Situācija Īrijā ar imigrāciju ir kļuvusi tik slikta, ka neliela nacionālistu grupa mēģina atjaunot IRA. Atceries to teroristu grupu, kas savulaik mēģināja gāzt Britu koloniju, izmantojot burtiski? Jebkuras iespējas, kas viņiem ir. Es domāju, draugi, šīs noteikti nebija tās ziņas, kuras es gaidīju šorīt pamostoties. Jaunā IRA pauž savu neapmierinātību ar to, kā Īrija tiek izmantota kā izgāstuve šiem trešās pasaules cilvēkiem. Viņi vēlas iestāties par remigrāciju, pretējā gadījumā vardarbību. Tātad es to nolasīšu ļoti tieši lietišķā veidā. Labi. Es neizteikšu nekādu atbalstu vai nicinājumu vai necieņu pret IRA. Tas ir pilnīgi neitrāli, kā to nosaka likums. Jaunā IRA plāno vardarbīgu kampaņu, kuras mērķis ir izdzīt migrantus no Īrijas. Izlūkdienestu amatpersonas jau ir brīdinājušas. Drošības dienesta vadītāji baidās, ka republikāņu grupa, kas nāca pēc īstās IRA, ir izmantojusi spriedzi abās Īrijas robežas pusēs. Migrantu noziedzības pieaugums salā ir izraisījis vietējo sašutumu. Salīdzinājumam, Īrijas dienvidos šobrīd apmēram 25% iedzīvotāju ir imigranti. Labi, 25% no Īrijas dienvidu iedzīvotājiem ir imigranti. 25%. No 7 sievietēm, kuras tika nogalinātas šī gada pirmajā pusē, 6 tika nogalinātas migrantu rokās. Ja nu gadījumā vēlaties zināt statistiku. Arī tas ir ārkārtīgi augsts rādītājs. Nevainīgi īru vīrieši ir tikuši noslapkavoti, sadurti, aplaupīti. Bet jā, 25% Īrijas iedzīvotāju ir imigranti. Tas ir satriecošs rādītājs. Labi, tā ir milzīga daļa no Īrijas iedzīvotājiem. Es domāju, tas vienkārši ir par daudz. Un nav pārsteigums, ka ir nacionālistu grupa, kas saka, paga, mums nav tikai no ārējās kolonizācijas jāatbrīvojas. Varbūt, ja viņi vienkārši ieved šos cilvēkus mūsu pašu valdībā, tas ir kaut kas, par ko cilvēkiem, kuri rūpējās par visu, kas saistīts ar Īriju, būtu jāuztraucās un jācenšas kaut ko darīt lietas labā. Ceturtā daļa visu cilvēku Īrijā patiesībā ir nebalto imigranti. Un tas vēl neietver viņu sasodītos bērnus. Ja pieskaita viņi bērnus, otro paudzi, trešo paudzi, tad tas ir apmēram 30%, 35%. Tas ir šokējoši daudz. Un jaunā IRA noteikti arī uzskata, ka tas ir šokējoši liels skaits, ņemot vērā viņu šeit izteikto paziņojumu. Migrantu noziedzības pieaugums salā ir izraisījis vietējo sašutumu, kā tas bija redzams jūnijā, kad tika nodurts Stevens Ogilvijs, kas notika apmēram 10 minūšu attālumā no vietas, kuras šobrīd atrodos. It kā to izdarījis Sudānas patvērumu meklētājs. Tagad viņi lieto vārdu it kā, jo šis nožēlojamais mēsls joprojām tiek izskatīts mūsu tiesu sistēmā. Tātad viņam vēl nav oficiāli izvirzītas nekādas apsūdzības. Drošības avoti vakarā laikrakstam Mail pastāstīja, ka grupa IRA, jaunā IRA, kas joprojām cenšas panākt apvienotu Īriju, izmanto šīs neapmierinātības savā labā. Tieši tā, viņi vēlas, lai Ziemeļīrija tiktu atdalīta no apvienotās karalistes un droši atgriezt Īrijas dienvidos, Īrijas republikā. Atkal apvienota Īrija. Ir bažas, ka šī kampaņa varētu izraisīt jaunu migrantu vilni no Īrijas uz apvienoto karalisti, īpaši pāri Ziemeļīrijas sauszemes robežai. Jā, viņi šeit arī gaidīs viņus. Nav šaubu, ka viņi ir organizēti. Pagājušajā nedēļā sociālajos tīklos parādījās video, kurā kāds neidentificēts vīrietis izteica draudus migrantiem IRA vārdā. Viņi pārņems kontroli. Viņi izvirzīs ultimātu nevis politiķiem, bet nelegāliem migrantiem, kuri atrodas valstī, viņš sacīja. Vīrietis apgalvoja, ka Lielbritānijas armija Ziemeļīrijas nemieru laikā cienīja IRA par viņu efektivitāti un profesionalitāti. Starp citu, mums joprojām apkārt brauc šie bruņotie Land Rover. Šie īpaši izgatavotie, vai ne? Land Rover mums joprojām šie brauc apkārt. Tagad pienāks laiks pilsoņu karam. Tieši ar to šie cilvēki nodarbosies. Un vai jūs viņus varat vainot? Es domāju, arvien vairāk tiek runāts par pilsoņu karu sākšanos dažādās valstīs, kuras ir pārpludinājuši migranti. Un, protams, neviens no mums neiestājas par karu, mums tas neinteresē. Svarīgi ir pamanīt, ka situācija ir kļuvusi tik slikta, ka cilvēki patiesi tic, ka, lai aizsargātu savu kultūru, sabiedrību un valsti, viņiem ir jādodas karā ar šiem cilvēkiem, lai no viņiem atbrīvotos. Tik slikti tas ir kļuvis. Padomājiet par lietām, par kurām cilvēki gadsimtiem ilgi devās karā un joprojām to dara arī šodien, un saprotiet, ka valdības to uzspiež saviem cilvēkiem. Migrantu pieplūdums no trešās pasaules valstīm, kur kultūras nemaz nesaskan ar to valstu kultūrām, uz kurām viņi dodās. Līdz tam, ka cilvēki jūtas spiesti sākt pilsoņu karu, lai no viņiem atbrīvotos, ir vienkārši neprāts. Un mēs redzēsim šādu nacionalistisku balsu pieaugumu. Jo, lai gan tik daudz cilvēku jau ilgu laiku ir baidījušies no šīs nacionālisma idejas, un viņiem nav, es negribu teikt, ka viņiem ir taisnība baidīties, bet tam ir savs iemesls. Mēs redzējām, ko izdarīja nacionalistiski, sociālistiskās idejas, piemēram, nacistu partijas gadījumā. Un, protams, viņi nebija gluži nacionālisti. Viņi patiesībā vienkārši mēģināja pārņemt varu pār pasauli. Tas ir nedaudz sarežģītāk nekā tikai tas. Bet mēs redzējām, kas notika ar šo ideoloģiju, un tas cilvēks nobiedēja. Ilgu laiku, ja tev pateica, ka esi galēji labējais,
Tas bija viens no sliktākajiem apvainojumiem. Tas nozīmē, ka esi rasists, ka esi briesmīgs, ka esi vardarbīgs cilvēks. Tagad arvien vairāk cilvēku saprot, ka viņi ir ielikti galēji labējo kategorijā tikai tāpēc, ka ir vienkārši loģiski, ka saprot, ja viņi vēlas saglabāt savu kultūru tādu, kāda tā ir, tas ir viss, ko viņi vēlas. Viņiem nāksies sevi aizstāvēt pret ekstrēmām ideoloģijām, kas viņus ir spiedušas. Un, ja paskatās uz to kā uz vizuālu ainu, ja ir galēji kreisās ideoloģijas un cilvēki bija centrā, galēji kreisie ir nākuši un mēģinājuši pārņemt centru, un viņi ir burtiski izspieduši cilvēkus, virzot viņus uz daudz galēji labējāku skatījumu. Bet mūsdienās galēji labējs skatījums nav par to, ka vienkārši nogalināsim visus, kā viņi to ir attēlojuši. Drīzāk aizstāvēsim sevi, un līdz ar to nāk nacionālisma pieaugums. Tas būs nopietnas trauksmes zvans varas iestādēm. Šie puiši parādīs, kā tas tiek darīts, un dos viņiem 24 stundas, lai aiziet. Īstā īra atdalījās no pagaidu īra 1997. gadā, un vēlāk 2012. gadā apvienojās ar pašaizsardzības grupējumu Republikāņu rīcība pret narkotikām, izveidojot jauno īra. Grupa ir izveidojusi saiknes ar Skotijas nacionālistu grupām Glāzgovā, kas palīdzēja to popularizēt sociālajos tīklos. Jūlijā 25 gadus vecā tiesību studente Izabela Pērija Salivana tika apsūdzēta sprāgstvielu glabāšanā pēc tam, kad Īrijas republikā transporta līdzeklī tika atrasta bumba. Īrijas policija viņu aizturēja operācijas laikā, kas bija vērsta uz republikāņu disidentu aktivitātēm, un aizstāvības advokāts tiesā paziņoja, ka viņai bija lūgts nogādāt to atpakaļ uz Ziemeļīriju, nezinot tā satura. Es tiešām jūtos tā, it kā lasītu vēsturi par īra, par 1970., 80., 90. gadiem. Visu, kas notika starp Īriju un apvienoto karalisti, un domāju, ka viņi patiešām liek bumbas, lai aizstāvētos pret šo. Atkal, mēs patiesībā nezinām, kas īsti notiek. Viss, ko esat redzējuši, ir šis video ar šo vīrieti, kurš saka, ka īra vēršas pret migrantiem. Un mēs nezinām, vai viņi to patiešām domā, ko tas nozīmē, vai tas tiešām notiks, vai republikai vai valdībai tiešām vajadzētu baidīties. Bet fakts, ka cilvēki tiek novesti līdz tik ekstrēmai rīcībai, ka 25 gadus veca sieviete ievieto spridzekli automašīnā, jo viņa jūt tik lielu vajadzību būt daļai no šīs politiskās grupas, atkal to nevar attaisnot. Ikvienam, kurš ievieto bumbu automašīnā, būtu jāpavada mūžs cietumā. Tas ir vienkārši. Tā ir nežēlība. Tā ir terorisma izpausme. Tas nav pieņemami. Nav svarīgi, kādi ir tavi ideoloģiskie uzskati, taču tajā pašā laikā ir svarīgi saprast, ka šī doma, ka jaunieši netiek indoktrinēti, nav patiesa. Viņi tiek indoktrinēti. Un viņi tiek indoktrinēti vai nu ienīst savas valstis, vai arī cīnīties par tām ļoti, ļoti dedzīgi. Atkarībā no tā, kādā algoritma burbulī viņi nonāk. Es atceros šo. Tas bija liels jaunums. Spridzekļu nogādāšana uz Ziemeļīriju. Jā, tas bija traki. Es nedomāju, ka mēs uzzinājām, kam tas bija domāts. Jaunā īra šogad ir bijusi ļoti aktīva Ziemeļos, uzbrukot Ziemeļīrijas policijas dienestam, Lurganas policijas iecirknī un ar automašīnas spridzekli Danmarijā. Tātad viņi atkal aktīvi uzbruk policijai. Viņiem ir divi mērķi – īrijas neatkarība un visu migrantu izraidīšana. Mēs to esam teikuši jau no paša sākuma, ka ir divi galvenie ienaidnieki. Protams, ir vēl daži ienaidnieki, bet šajā pārņemšanā ar migrācijas palīdzību ir divi galvenie ienaidnieki. Tie ir migranti, kas ierodas, bet tad ir valdība, kas to pieļauj. Un kad ir šīs nacionālistu grupas, tās cīnās pret divām lietām – migrantiem un valdību. Proti, viņi vēlas brīvību, viņi vēlas būt vienoti, īru, ģeopolitikas sarežģītību un tā tālāk. Par to mēs varam runāt citreiz. Tagad mēs neiedziļināsimies detaļās. Tomēr ir svarīgi saprast, ka tieši to viņi identificē. Viņi saprot, ka tas nav tikai karš pret cilvēkiem, kuri ierodas un mēģina pārņemt varu. Tas ir arī karš pret tiem, kas ļauj šiem cilvēkiem ienākt un pārņemt. Tās ir divas dažādas puses. Un ja paši cilvēki necīnīsies pret valdību un šo iebrucēju pieplūdumu, tad kurš gan to darīs? Tāds ir viņu skatījums. Vai mēs to atbalstam? Negluži. Vai mēs esam par to? Negluži. Es īsti neatbalstu paštiesu, bet vai mēs to saprotam? Jā, mēs to saprotam. Kā redzam šajā attēlā, patvērumu meklēšana nav noziegums. Patvērumu meklēšana nav noziegums. Bet es jums pateikšu, kas ir noziegums. Palikšana valstī pēc tam, kad jums ir atteikts patvērums. Izgriezt acis invalīdam no Skotijas. Tas arī ir noziegums. Atbraukt šeit, pat vēl nepiesakoties patvērumam, ir pabalstu krāpšana. Arī noziegums. Bandas, noziegumi, durt baltus bērnus ar saviem kērpaniem. Noziegumi. Šie kērpani – noziegums. Un tieši tas arī notiek. Viņi visu šo tēmu par imigrantiem mēģina novest tikai līdz tam. Par to, ka tev vienkārši jāizjūt līdzjūtība pret bērniem un sievām. Bet tad viņi rīkojas vardarbīgi. Viņi neasimilējas. Viņi nav gatavi patiesi integrēties un būt pateicīgi par iespējām, kas viņiem tiek dotas. Un viņi izmanto šo lielisko naratīvu. Patvērumu meklēšana nenozīmē, ka mēs esam noziedznieki. Vai arī paskatieties uz šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kuri ir devuši ieguldījumu jūsu sabiedrībā. Kā jūs varat mūs visus izraidīt? Tas ir tā kā, jā. Ja vairāk migrantu būtu cilvēki, kuri ierodas ar vēlmi pievienoties, asimilēties un veidot tās sabiedrības, kurās viņi integrējas, tad, manuprāt, cilvēkiem ar to nebūtu problēma. Tomēr, diemžēl, tā nav. Un fakts, ka šo iebrucēju rokās noziedzības līmenis ir tik augsts, liek cilvēkiem saprast, ka varbūt ir pienācis laiks vairs neuzķerties uz šo naratīvu.
Katrā ziņā, vai īrijā patiešām tiek veidota jauna īra, kas plāno cīnīties pret imigrantiem jeb iebrucējiem, tas pagaidām vēl nav skaidrs. Bet vai tas ir signāls par to, kas nāk? Jā, tas ir. Paldies par uzmanību šim jautājumam.